Nu ko, mēs esam kalnu pakājē. Runā, ka te ir 3 veidi, kā tikt kalnā augšā. Tātad funikulieris, busi un kājām. Kājām esot, nu tā, tiem, kas var paiet, mām pietika ar metro trepēm. Es negribu nekur iet. Tā mums būs labi. A, kādi dzīvnieki te zārza? Es neesmu iekšā bijis viņā. Ja mēs vēl spēsim. Tas bija ļoti daudz cilvēku. Negribējās iet iekšā. Karte? Kā tu kalnu sauc tev? San Cristobal. Un viss, ko te piedāvā. Jā. Mēs tad ņemsim tādu biļeti, kur var braukt augšā un pēc tam lejā ar vairākām apstāšanās vietām. O, skaisti ir Santiago. Mēs paceļamies ar funikulieri. Ceļamies arī no tā. Kā tas kaut sausā. Jaunava? Bija kaut kāda. Tev kur te papagaļi, man? Viņi bļaustās. Cits vagonīts notraucās lejā. Lūk, araukārijas, man sapņu koki. Bērnībā, kas audzinātājs veda mums uz Nacionālā parku, skatījos. Un brīnišķīgs skats uz Santiago. Nē, es sapratu, ka mēs tagad nebrauksim lejā. Mēs ar... Yo serví en otra zona que voy a poner así como pirkām vietējo čīliešu dzērienu. Te iekšā ir plūme. Garšo pēc plūmju kompota. Un tad ir te kaut kāda graudiņi. Tā kā garšo līdzīgi kā kaut kāda sauzu pārsliņas vai... Tā ir kāda Tādu uzbrieduši, tādu ritīgi. Labi. Nu, tas ir. Darmīt garšīgi. Jā. Spirtinoši. Plūma. Bet kā saucās šis dzēriens? Mēs aizmirsām jau. Vienu valsts iekšā, pa otru ārā. Te mēs ar drošu vagoniņu esam atbraukuši līdz starpstacijai. Mums ir tāda kombinētā biļete, ka drīkst izkāpt ārā. Un te ir viena kaza tāda. Nu, jebkura grezna māja saucās kaza. Tagad iesim skatīties skaistas palmas. Tieši tā kā Dienvidzemē. Meitenes atraduši savu mīļāko palmu. Uz ko viņi dara? Viņi peldās. Cik forši te. Tepat tas funikulieris tas nav prašūts būt. Ir kokos koks. Jā, kurš? Nē, bet paskat, viņam tāds... Nē, nu viņam... Tas kokos? Jā, tu viņi... Debesis skrāpjas 6. stāvā. Lūk, šī kafejnīca ir tieši čīliešu ēdieni. Un tur tas tā kā hotdogs, tas ir
ar avokādo, tomātiem un majonēzi. Tas ir tas viņa tipiskais. Meklē kartē, kur tad īsti ir tā Letonija. Gribās izzināt, jā. O, cik par šī. Tālu cilvēku.